Sveiki, es esmu Emīls Kārlis Krastīņš, un es esmu Z-Parks tehnoloģiju bloga autors rakstiem. Un šoreiz es jums pastāstīšu par HyperX Cloud Revolver austiņām. Tātad tās ir speciāli paredzētas gaming austiņas. Mūziku uz viņām var klausīties, taču tas nebūs tas, jo viņas tieši specializējas uz gamingu, lai labāk izjustu to, kas notiek spēlē, lai justu attālumus, kad pretinieks tev tuvojas, lai izjustu to surround sound, to sajūtu, ka tu jūti sev skaņu apkārt un kad tev tiešām liekas, ka tu esi tur iekšā. Un tas, ko es ļoti vēlos šīm austiņām uzsvērt, tas, cik viņas ir ļoti ērtas, jo, ja tu pavadi laiku gamojot kādu spēli, tad tas būs vairākas stundiņas, tur nebūs 1, 2, tur pārsvarā 4, 5 vai vairāk. Un tad, ja izmanto austiņas, ir nepieciešams, lai viņas būtu ērtas un lai nebūtu tā sajūta, ka ausis jau ir nogurušas un ka tieši austiņu dēļ vairs negrib spēlēt. Šīm austiņām var arī pielikt mikrofonu klāt. Šeit viņš ieliekas auss kreisajā pusē, kā jau parasti. Ļoti ērti ir tas, ka viņu var ielocīt nedaudz, lai būtu ērtāk tieši, kad tu gribi runāt, kad tu gribi tuvāk vai negribi, ja tu gribi kaut ko citu vai tu vienkārši vari aizbīdīt viņas projām. Tas arī ir ļoti patīkami, ērti, viegli izņemams, ieliekams iekšā, nekāda problēma. Un vēl kas, šeit nāk tāds vads, un tad viņu savienojot, ir iespēja kontrolēt, kurā mirklī tu vēlies, lai tev mikrofons būtu ieslēgts, kurā tu gribi, lai viņš nebūtu ieslēgts, lai nevarētu dzirdēt, ko tu saki. Un malā var arī regulēt skaņu, tā tad ir skaļāk, klusāk tāds ritentiņš, kur var pagriezt un uzreiz regulēt caur austiņām, lai nav par datoru pārāk kaut kas tur jāspaida un tam līdzīgi. Šādas te cenu kategorijas produktu noteikti ir arī vēlme, lai iepakojums, kurā tu viņu saņem, būtu kvalitatīvs. Un arī tas bija ļoti labs. Tātad smukā kastē ar smuki visu attēlotu ir ielikts austiņas. Šādu te smuki varēja izņemt ārā. Tādā tiešām patīkamā iekšā bija ielikts. Un tas ir tas, ko tu vēlies, ka tu tiešām pērc produktu, kurš ir augstākas klases, nevis kā kaut kāds zemākas cenu kategorijas produkts. Austiņas cenu kategorijā arī ir pie 100, varbūt 100 nedaudz pāri, bet arī tas ir ļoti saprotams, jo gaming austiņas tieši specializējas uz to, lai būtu kvalitatīvi spēlē, nevis tik daudz mūzikā vai tam līdzīgi citam kam. Un ņemot vērā, ka man nenogura, tā teikt, nebija tāda nospieduma sajūta, ka bija ērti, ka es varēju visu dzirdēt un ka viņas samērā izturīgas un ka var pavilkt lielāku, mazāku. Tas bija ļoti adekvāta cena, pašam patika un es noteikti iesaku.